Labdien! No šodienas es atkal atbildēšu uz jautājumiem, kas ir aktuāli daudziem cilvēkiem. Tātad, ja arī jums ir kas neskaidrs, nesaprotams par dzīvi, par karmu, par attiecībām, par naudu un tā tālāk, droši rakstiet jautājumus manā mājaslapā intazaikāna.lv. Centīšos maksimāli ātri uz tiem visiem atbildēt. Un šodienas jautājums ir par karmu. Lasu jautājumu. Kopš pašas bērnības es baidos no vārda karma. Jautājums. Vai karmas mācības var aktivizēt senus notikumus manā dzīvē, ja es zinu, ka agrāk manā dzimtā ir notikuši dažādi sāpīgi un ļoti skarbi notikumi? Vai tas nav bīstami rakties pagātnes notikumos? Paldies, Rita! Labs jautājums un varu atbildēt uzreiz. Rita, jūs neesat vienīgā. Daudzi cilvēki, tāpat kā jūs, vēl joprojām baidās no karmas, pat pieminēt šo vārdu baidās. Jūs noteikti arī esat dzirdējusi, ka karma tas ir kaut kas nenovēršams, bīstams, kā karmu labāk neaiztikt, jo kad tik kaut ko neaktivizējam, kad tik kaut kas nenotiek. Vai arī ir daudzi, kas uzskata, ka karma tas ir sods, briesmas vai kaut kāda nolemtība. Izklausās tiešām gan skarbi, tas tiešām uzdzen bailes. Tās ir bailes no nezināmā, jo mēs jau nezinām, kas īsti tad būs. Bet vai gribat zināt, kā tas ir patiesībā? Nu, redziet, patiesība atšķiras diametrāli pretēji. No karmas nav jābaidās, no karmas nav jāizvairās vai tā jāignorē. Un kas ir pats galvenais, ar karmu nevajag cīnīties, noteikti ne. Par karmu ir jāmācās un ar karmu ir jāstrādā, jo patiesība ir tāda, ka karma ir atslēga uz laimīgu un sakārtotu dzīvi. Kas ir laimīga dzīve? Nu, katram tā ir sava. Galvenais, lai tā nes gandarījumu, prieku, laimi, veselību, bagātību un mīlestību visā. Taču šo unikālo atslēgu var iegūt un pielietot tikai tie cilvēki, kuri patiesi to grib un kuri ir gatavi atvēlēt laiku sev, savai attīstībai. Protams, to var izdarīt tikai un vienīgi mācoties un apgūstot visu no A līdz Z par šo mistisko vārdu, nezināmo, bīstamo karma. Un jāzina, kad tā rodas, kā tā rodas. Un pats galvenais, kā to atstrādāt līdz galam un lai rezultāts saglabātos ilgstoši, nevis tikai kādu laiku. Un tātad, atgriežoties pie Ritas jautājuma, vai karmas mācības var aktivizēt kādus senus notikumus? Pirmkārt, šie dzimtas sāpīgie notikumi ir karmiski saistīti ar jums, ja tie rada šādus jautājumus. Ja tā nebūtu, jūs man nerakstītu, jo tas jūs emocionāli neskartu. Tātad tas ir jums aktuāli šis jautājums. Karmas mācībā senos sāpīgos notikumus jūsu dzīvē noteikti nevar neaktivizēt, nesadarīt jums kaut ko sliktu, tikai vienīgi mācoties par karmu. Visticamāk, tie jau darbojas, jo, kā jau es tikko teicu, ja tas jūs neskart, jūs man neuzdot šādu jautājumu. Tātad karmas mācība to nedara. Tas jau darbojas, visticamāk, jūsu dzīvē. Darbs ar karmu var palīdzēt tikai un vienīgi atrisināt šos notikumus, likvidējot satraukumu, bailes, kas ir jums patreiz jūtamas jūsu jautājumā. Un, protams, droši vien izpaužas arī jūsu dzīvē. Senie notikumi noteikti var radīt problēmas dzīvē, protams. Un, ja jūs neko nedarīsiet lietas labā, tātad, ja nestrādāsiet ar karmu, dzīvosiet vienkārši, kā ir, tā ir,
tad būs diezgan liels problēmas. Es, protams, to nevaru apgalvot, bet tāda ir mana 30 gadu darba pieredze. Nākamais. Strādāt ar karmu nav bīstami. Galīgi nē. Tieši otrādi, nestrādāt ar karmu ir bīstami, jo cilvēks tad nekad neko nevar zināt, kas notiks, kā notiks, un, protams, ne jau tas labākais. Un tātad, Rita, paldies par jautājumu. Mans ieteikums ir jums. Ja arī jūs gribat iegūt un izmantot šo veiksmes un laimīgas dzīves atslēgu, ja esat tiešām nobriedusi mainīties, ja gribat savas dzīves problēmas pārveidot par jaunām un skaistām iespējām, un ja arī jūs gribat saņemt atbildes ne tikai uz šādiem jautājumiem, bet daudz dziļākiem, daudz sarežģītākiem, tad izmantojiet iespēju un pievienojieties kādai no karmas mācības grupām. Vairāk informācijas, kad kāda grupa sāks darboties, varat atrast mājaslapā intazaikāna.lv. Un paldies par jautājumu. Arī varu apsveikt jūs. Jūs esat pirmā, kurai es atbildēju pēc diezgan ilga laika. Un tāpēc esmu priecīga un pateicīga par šādu jautājumu, kas ir saistīts tieši ar manu tēmu, kas man ir vistuvākā karmas mācība. Gaidu vēl citus jautājumus, jo tie cilvēki, kas uzdrošinās jautāt, viņiem ir gan pieredze dzīves interesanta, gan arī viņu dzīvē vienmēr ir kādi interesanti notikumi, kaut kādas situācijas, kas man ir ļoti interesantas un reizēm, nevis reizēm, bet pārsvarā tie cilvēki, kas pie manis atnāk, izceļ tādas tēmas, par kurām es iedomāties pat nevaru. Un tas atkal rada jaunas iespējas, iet uz priekšu, atkal kaut ko uzzināt daudz, daudz vairāk gan par pasauli, gan par cilvēkiem, gan par sevi pašu. Paldies!